Man vecmāmiņa teica, ka karstu maizi ar nazi nemaz nedrīkst griezt. Cepējai muguru sāpēs. Bet austrumos maizi tikai lauž, jo maizītei sāp, kad to griež ar nazi. Kurā filmā bija šie vārdi? Šajā filmā jūs atveidojāt jauno komjaunatnes sekretāru Vitoldu. Aizaugušā grāvī viegli krist, ja? Pareizi, tur ir tas kalna gals ar tiem bērniem. Jā. 88. gada filma. Jā. Kādas gudrības jūs no vecmammas esat aizguvis? No vecmammas, diemžēl man neviena otra vecmamma nav lemts bijis satikt, bet man īstenībā tās lietas, tās elementārās lietas bija ļoti stingras. Piemēram, nelikt maizīt ar to apaļo pusi uz galda, ja, nu, kā te ar kājām uz augšu. Un, kad ja nokrīt maizes riecentiņš zemē, tev ir jānoskūpst. Un tad bija tā, ka vēl tu nedrīkstēji, es jau pratu agri šūt pūklāt un tā tālāk, bet māte teica, nekad, tas jau bija vairāk tāpēc, lai tu noģērb to žaketu vai biks novilkt, vai pūgu piešūt, bet ja tu esi tik slings, ka tu nevar izdarīt, ja, tad tev jāpaņem kaut kas mutē. Māte teica, ir tāda prātiņa, tu piešūs pie tās drēbes klāt. Un, zini, parasti jau tā, tu tak neturēsi mutē kādu spolīti vai kaut ko, un tu vienkārši novelc žaketu vai kreklu, un piešūt to pogu normāli. Māte teica, tu piešūs prātu savu pie tā krekla klāt. Gadīties var visādi. Jā, tā ir? Tā ir, jā.